Gadiem rakstīti mērķi, gadiem tie paši vārdi. Valdības mainās vietām, bet solījumi paliek. Programmas nāk un aiziet, deklarācijas maina krāsu. Viens saka, laiks ir vajadzīgs, cits saka, mēs jau strādājam. Kurš kuru un kurš paliks ar ziepēm rokās? Kurš kuru, kad vēlētāji sāk skaitīt solīto? Who gets who? Who gets who? Promises, papers, laws in a row. Who gets who? Who gets who? And who walks away with the soap in their hands? Mājokļa kompensācija, transporta izdevumi, faktiskie izdevumi, dokumenti un paraksti. Čeki ir līgumi, ir noteikumi, ir spēkā, un ja viss ir pēc likuma, par ko tad vispār runājam? Kurš kuru un kurš paliks ar ziepēm rokās? Kurš kuru, kad vēlētāji sāk skaitīt solīto? Priekšvēlēšanu aģitācija, jaunie solījumi nāk, vecie vēl stāv dokumentos. Jaunie jau gatavi skanēt, viens rāda uz otru. Skatieties, ko viņi dara, otrs paceļ veco programmu, bet jūs taču solījāt. Ne jau 400 eiro, te ir visa stāsta cena. Ne jau viens deputāts, te ir visa problēma. Kad gadi sakrājas rindā un solījumi paliek, tad vēlētāji sāk jautāt, kas īsti šeit kuru vada. Kurš kuru un kurš paliks ar ziepēm rokās? Kurš kuru, kad vēlētājs beidz klausīties vārdos? Likumā viss ir pareizi, vēlēšanās viss ir atļauts, bet pēc vēlēšanu nakts kāds tomēr paliks ar ziepēm.